šobrīd esam Tukuma leduskaulē, kur notiek kārtējais Latvijas Selekts 2005. Gada koptreniņš. Un pēc šī treniņa mēs centīsimies jau nosaukt pamatsastāvu, kam būtu jādodās uz šo elites turnīru. Pēc tam notiks mums neliela vecāka sapulce, kur pateiksim datumus, aptuveni informāciju, kā tas viss notiek. Aldis Girgensons ir viens no retajiem vecākiem, kurš savu dēlu ir izaudzinājis līdz NHL. Jau vairākus gadus viņš palīdz bērniem tikt pamanītiem uz lielā hokeja laukuma. Tas ir 4 gadu cikls, sākot no 12 gadiem līdz 15. 15 gados ir pēdējais turnīrs ASV ar skautiem, koledžu treneriem, aģentiem. Un tur faktiski beidzās šis te posms, jo 15 gados labākie visi jau aiziet junioru hokeju spēlēt. Līdz ar to nav vairs aktuāls šis pasākums. Puikas gatavojas treniņam, savu vecuma talantu. Pavasarī viņi spēlēs pasaules talantīgāko bērnu hokeja turnīrā Itālijā. Pirms 10 gadiem pirmoreiz šāds turnīrs notika Stokholmā. Ripiņus arī vajag paņemt to spainīt. Labdien! Kopā ar Edmundu ilgus gadus bijām kopā un 2008. gadā sākām skatīties, kur varam aizbraukt kaut kādu spēcīgu turnīru. Pilnīgi nejauši trāpījām Zviedrijā, Stokholmā, aizrakstījām, izskatījās labs, ja? Viņi teica, ok, viena vieta ir, brauciet. Tātad pa stūriem sadalāmies, cik mums tur sanāk pa 5 vai pa 4, tā vienlīdzīgās. Tās te apstrādā ripiņu nospēlēja, līdz sarkanai līnijai izgājām, nostrādājām virāžā ar ātrumiņu, iegājām zonā, nelielu mājiņu kustībā pleciem un metiens. Viss ir skaidrs. Tad uz pusēm zeltanie vienā pusē, melnie otrē. Protams, viss nevar izlaukt līdz NHL un KHL. Katram tomēr ir kaut kāda savu griesti, ja, un kaut kas dzīvē mainās vai notiek, un dažādu apsvērumu dēļ varbūt nesasniedz to pašu augstāko mērķi, bet gribēšana bija liela, jā, un puikas bija labi, un tagad nav sliktāk. Arī ir labi šeit. Un turpinām aiziet, hop! 2008. gadā toreiz uz šādu turnīru aizbrauca Edmunda Vasiljeva trenētā bērnu komanda. Toreiz redzētais bija šoks. Ja Latvijā Vasiljeva puikām nebija pretinieku, tur viņu sagaidīja sagrāvis. Pilnīgi savādāks, kvalitatīvāks pasaules līmeņa hokejs, ko īstenībā mēs nekur nebijām redzējuši. Ar ko atšķīrās? Spēles izpratnes, lidojums. Zviedru komanda pirmā, man liekas, mums 9-0 apspēlēja, ja, kur mums bija pilnīgi šoks, ja, jo tā nebija bijis nekad. Ja. Un tad lēnām iegājām turnīru tajā ritmā un nemaz tik slikti nenospēlējām īstenībā. Laikam gan pēdējie palikām, bet turnīrs nebija pa velti, mēs nebijām tur braukuši, teiksim tā. Ja mēs tā ņemam globāli, tad es esmu ļoti Ziemeļamerikas piekritējis, kaut vai šī iemesla dēļ, ko tu minēji Universitātes koledžu. Jo šeit mēs pagarinām šo spēlētāju mūžu īstenībā. Ja mēs varam šo starposmu dabūt, mēs dabūnam ļoti labu izglītību, mēs esam izglītoti, gudri cilvēki, un ja šis hokejs mums neizdodas, tad jebkurā gadījumā mēs esam vēl 4 gadus spēlējuši augstu kvalitatīvu hokeju, iegūši ļoti labu izglītību, un tad ir iespējas jau. Tad varam atgriezties Eiropā spēlēt, jo ar ASV koledžu ierakstu, ja, Eiropā arī skatīsies savādāk. Ir dažādi citi ceļi. Un tad, ja izdodas, ok, mēs spēlējam profesionālo hokeju. Bet ir šis starposms. Mēs nebeidzam tajos 18, 20 gados spēlēt. Šogad ASV no Latvijas ir 10 studenti. Girgensons uzteica 2 spēlētājus, kuri savu karjeru izveidojuši caur Select programmu. Šobrīd faktiski ir 2 cilvēki. Tas ir Gvido Jansons, spēlē Arizonas State universitātē, tad spēlē Eglu Haralds, kurš ir gājis šim procesam cauri. Laikam vairāk nenosaukt šobrīd, kas ir tikuši tik tālu. Jauno spēlētāju vecāki. Viņi cer reiz piepildīt savu dēlu sapni par NHL. Man rodas jautājums, vai šis viss nav tikai Girgensona biznesa projekts?
tā ir viņa dzīve, es domāju. Viņš ir izaudzinājis savu dēlu, tas ir mums visiem arī diezgan spilgts piemērs, un tas liek uz viņu paļauties, tas liek viņam ticēt, un tas liek cerēt, ka viņš šos mazos puikas visus, tiešām mīl un grib redzēt pa hokejistiem. Ir labi hokeja turnīri ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā, bet sistemātisks darba process starp klubiem izpaliek. Tas nepatīk vecākiem. Te, man liekas, ir runā jau gadu gadiem, un mums tas pats bija. Mums mēģināja atrunāt vairākus gadus, varbūt bišķiņ pat ierobežoja, varbūt neļauj braukt, un bišķi draudieni teica, ka nē, bet nav jau spiesta lieta. Audis jau nevienu neuzspiež braukt. Jūs gribiet, jūs paši piesakieties. Ja? Kāpēc tad es aizbraucu pagājušajā gadā un es šogad arī izskatu jautājumu? Tad kaut kas ir, ja? Kāpēc nē? Tanī visā ir. Kā būs, nebūs. Es saku, tās runas ir šausmīgi daudz. Nenāk pretī vai ierobežo. Taisiet, bet taisiet citu, kas var uztaisīt. Uztaisiet lētāk līdzvērtīgu turnīru. Nav jau problēma. Brauksim varbūt tur, ja ir iespēja. Bet nevienam piedāvājumu jau nav. Nav jau piedāvājumu. Šī vecumā es neredzu, ka būtu piedāvājumi no klubiem, no kādiem citu izlases treneriem vai teiksim, nav. Ideāls variants būtu, ja tiešām tiktu sasaukti visi Latvijas hokejisti labākie, no viņiem tiktu izvēlēti labākie, bet, kā jūs saprotiet, tas ir pašfinansēšanas pasākums, ja? Un, diemžēl, ir vecāki, kas finansiāli to nevar atļauties. Un tādēļ, ir situācijas, kad varbūt aizbrauc ne tie paši labākie. Tā, melnie. Tad varbūt, lai iet Strazdiņš, Kubuliņš un Zirgzdiņš. Pieņemsim. Tie ir melni, jā, visi. Tad otrai arī paliek. Aizsardziņi mums melni, ir Grundejs un Ļonovs. Un varbūt tās to aizsardzībā uzspēlēt. Izlase ir ļoti laba lieta, un izlase jāpārstāv, un tas, protams, kad jebkuras valsts izlasē spēlēt ir gods. Viennozīmīgi, ja? Bet šis tomēr viņš ir pāri visam, ja? Viņš ir šis posms līdz šai izlasē, ja? Ka mēs varam spēlēt ar pasaules labākiem spēlētājiem vienā turnīrā, redzēt, kā viņi spēlē, sevi salīdzināt un faktiski gatavoties šim te U16, ja? Un ieiet iekšā pasaules apritē. Es teikšu tā, jo visi zēni šobrīd visi parādās elite prospektā. Kirgensons izceļ. Laini, Merkliju un Sundinu skauti pamanīja jau pirms jauniešu izlasē. Principā es gribu parādīt mūsu puišiem, kad ir kaut kas lielāks, ka ir kaut kas tāds, ja? Ko varbūt nekad mūžā vairs šie zēni liela daļa neuzspēlēs pēc šādām zvaigznēm. Ja? Ka, lai viņi ne tikai redz ikdienas turnīrus, kas ir laba lieta, protams, ja, klubiem, bet lai viņi saprastu, ka pasaulē ir kaut kas vēl lielāks, ja? Lai viņi spētu sev salīdzināt, ja? Lai viņi atbraucot mājās aizdomātos, ja? Kad vēl daudz kas ir jādara, lai mēs būtu tur, kur ir šie puiši. Ja? Lai redzētu varbūt plašāks redzesloks īstenībā. Un arī Latvijas hokejam īstenībā, lai iedotu šo te kaut kādu pozitīvismu, vai nebūtu tā, ka mēs nonākam pie U16 vai U18 un redzam kanādieti pirmo reizi uz laukumu. Ja? Mēs neesam šo kvalitatīvo hokeju baudījuši. Ja? Nē, tā nevar teikt, man nav mērķis. Protams, ka gribētos, lai no viņa izauga labs hokejists, pamanāms hokejists, bet tas nav mans pašmērķis. Jo es uzskatu, ka tikai un vienīgi darbs, ko viņš iegulda pats sevi, tur kaut kas būs. Jā, protams, es varu palīdzēt finansiāli to visu, bet tikai un vienīgi, cik viņš daudz trenēsies, cik viņš daudz ņems no treneriem, tas ir viņa ceļš un tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no viņa. Es tā uzskatu. Jebkurā gadījumā tas nav lēts prieks. Tas nav lēts prieks tur aizbraukt. Jā, tas maksā ļoti dārgi. Ļoti dārgi ir, bet tā deksme, to pārstāvēt, to kreklu krāsu, to Latvijas krāsu pārstāvēt, tam puikam ir ļoti
Tas nav aizbraukt ar klubu. Protams, tas super ar klubu aizbraukt, bet aizbraukt ar Latvijas tēlu un Latvijas karogu, kad himna skan, tas ir savādāk. Un to es pats pārbaudu un redzēju uz viņa, ka tas acis dega. Acis dega. Tas, ka viņš būs hokejists vai nebūs, to mēs neviens nezinām. Un es domāju, no tā, kas šobrīd uz laukuma var būt, 2, 3 var būt. Būs hokejists, laba līmeņa hokejists. Bet to, ko viņš iegūs šobrīd, un to pacēlumu, un to atdevi, ko viņš šobrīd redz un dod hokejā, tas nenovērtējams. Bet tagad es gribētu, lai jūs arī tajā aizsardzības jomā nospēlētu aktīvāk un papresētu šo te uzbrukošo spēlētāju, kas iet uz vārtiem. Kārtīgi drusītiņi, varbūt jaunu uzlīmēt, ne? Uz borta, ja? Vai kā? Šeit, draugs, tev ir jādod kājas tā grīdā, lai tu, pieliekot plēc, tikt ārā uz vārtiņiem. Skaidrs ir šeit. Tātad jums ir jāregulē kājas, ātrums, lai viņš neizliek. Lūdzu, dalamies! Vecāki ar sirdi jebkurā Latvijas hokeja hallē cerēs un gaidīs. Nākotne parādīs, kuram no viņu dēliem izdosies karjera un kuram nē. Un tomēr, kurš ir tas īstais, pareizais ceļš, lai izaudzinātu dēlu par hokejistu? Nav tādas atbildes, jo reāli tas ir darbs, tās ir dažādas cīkas nianses. Es pieļauju arī zināmas sakritības, pareizā laikā, pareizā vietā. Bet, protams, pamats ir darbs, attieksme pret to, ko tu dari, ja, un tad arī lietas notiekās. Un mīlēt šo lietu, ja, tad viss notiekās. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.